Doties lidojumā piedāvā Novatūrs. Labvakar pirmdienā, kad kā ierasts pie jums dodas raidījums Lidojuma plāns. Šajā reizē sāksim ar aktualitātēm. Proti, ar šodienu, 10. septembri, katram, kurš dodas ceļojumā no lidostas Rīga, var gadīties saskārties ar nedaudz neierastu kārtību, jo lidostā ir sākusies bagāžas rentgena aparātu nomaiņa. Reālajā dzīvē tas nozīmē, ka var gadīties pēc tam, kad būsiet piereģistrējies lidojumam, jūs varat palūgt savu koferi nogādāt šurp vietā, kur pierastāk nest nestandarta bagāžu, piemēram, slēpes. Lidostas drošības dienas gan uzsver, nekas ārkārtējs nebūšot. Nevajag iedomāties, ka tas būs nenormāls šovs. Ja? Respektīvi, ir skaidrs, ka ir jārēķinās daļai pasažieru, kuru bagāža tiks iereģistrēta vienkārši šeit pie galdiņa. Viņi tiks palūgts tad aizvest vai novietot patās pie blakus esošā rentgena un vienkārši atstāt, kur stāvēs darbinieki. Viņi veiksmīgi viņu tālāk novirzīs uz blakus esošo bagāžas pārbaudas rentgenu. Tādā veidā tas viss ies. Tur es domāju, ka nebūs aizķeršanās. Katru dienu caur lidostu Rīgas savās gaitās dodas vidēji 7,5 tūkstoši pasažieru. Vienai lielai daļai līdzi ir nevien rokas bagāža, bet arī koferi, kas jānodod. Saprotams, ka vienlaikus viņus visus novirzot uz vienu rentgenu, lidostā sāktos pamatīgas jukas, garas rindas un neapmierināto ceļotāju īpatsvars strauji augtu. Tomēr ir rasts risinājums, kā iekārtas nomainīt, bet pasažierus pārlieku nesērcināt. Lai pasažieri neciestu un šo iekārtu nomaiņa būtu veiksmīga, ja mēs viņus mainīsim secīgi. Šobrīd tiem pasažieriem, kuri ir izvēlējušies Air Baltiku, šiem pasažieriem bagāža kā bija, kā viņi nodeva, tā arī viņi nodos joprojām. Tie, kas nav Air Baltica pasažieri, respektīvi Ryanair pasažieri un pārējās avio kompānijas, tiem tiks piemērotas dažādas citādākas metodas. Piemēram, Ryanair pasažieriem mēs lūgsim šīs bagāžas vienības attiecīgi novietot pie inspektoriem speciālā vietiņā, un tur viņas tiks aizgādātas prom. Bet vēlreiz saku, mums ir risinājumi vairāki, un mēs centīsimies, lai pēc iespējas mazāk šos pasažierus noslogot ar šādām darbībām. Tātad Air Baltica pasažieriem šajā mirklī nekādas izmaiņas reģistrētās bagāžas nodošanā nebūs. Vai tādas gaidāmas kaut kad vēlāk? Pēc 10. oktobra šīs pārmaiņas skais Air Baltica pasažierus. Taču, ja uzreiz ieradīsieties laicīgi, pāris stundas pirms izlidošanas, situācijai, kad nevarat paspēt uz lidmašīnu, jo vēl nav nodota bagāža, nevajadzētu veidoties. Šajā 2 stundu laikā es uzskatu, ka varēs tikt pasažieris kārtībā. Turklāt izrādās kārtība, pie kuras mēs esam pieraduši, ka lidostā smagos koferus varam atstāt turpat, kur piereģistrējamies lidojumam. Daudz vietu pasaulē nemaz nesot sastopama. Amerikā, piemēram, tā pašā Ņujorkas lidostā, mēs varam veiksmīgi iečakoties pie biznesa klases, un mums tāpat savu reģistrēto bagāžu palūgs aizvest un nodot attiecīgi tur drošības cilvēkam gabaliņu nost no šī reģistrācijas galda, un to bagāžu skanēt citā vietā, nevis pie šī galda. Bet atgriežoties pie pašiem rentgeniem, cik tad ilgi kalpojušas iekārtas, kuras tiks mainītas pret jaunām? Šis iekārtas kalpojuši ļoti ilgi, tas jau vairāk kā 10 gadus. Katrai šai iekārtai piedāk savu mūžu beigas, un šobrīd ir tas laiks piedāts, kad viņas ir jāmaina. Savukārt jaunie rentgeni atbildīšot visiem šodienas tehnoloģiskajiem sasniegumiem, un ir pamats domāt, ka tie īsākā laikā varēšot lidostas drošībniekiem sniegt pilnīgāku informāciju par katra kofera saturu. Jaunās iekārtas, protams, tā ir šodiena, vai ne?
Jo, ja mēs paskatāmies, kādas bija IT tehnoloģijas 11, 12 gadus atpakaļ, tad mēs redzam, kādas viņas ir šobrīd, un tas pats attiecās arī uz šīm pašām pārbaudas iegādām. Protams, viņām ir vairāk funkciju, vairāk tātad iespēja, kas automātā palīdzēs. Tātad pirmkārt atvieglos šo šķirošanu, ātrumu palielinās un treškārt tās visas lietas un tās komponentes, kas tiks savienotas, viņas būs mūsdienīgas, tā nebūs vairs pagātne. Jauno rentgena aparātu iegāde un uzstādīšana kopā maksās vairāk nekā 1 000 000 eiro. Nepieciešamā summa savākt liekot kopā gan valsts dotācijas, gan arī pašas lidostas līdzekļus, tostarp naudu, kas ienāk kā pasažieru drošības nodeva. Paredzēts, ka iekārtu nomaiņa turpināsies līdz 10. novembrim, pēc kā visam vajadzētu atgriezties vecajās, ierastajās sliedēs. Savukārt mūsu nākamo stāstu ierosināja skatītājs, kurš atsūtīja vēstuli pēc iepriekšējā raidījuma, kad stāstījām par augstākās pilotāžas aviācijas grupu Baltic Bees Jet Team. Skatītājs jautā, kā lidmašīnas šova laikā tiek pie dūmiem, kas te parādās, te pazūd. Dūmi aviācijas šovu paraugu demonstrējumos ir neatņemama sastāvdaļa, kas priekšnesumu bagātina un vērš vēl iespaidīgāku. Tādēļ nav nekāds brīnums, ka tādus izmanto gan reaktīvās, gan virzuļdzinēja aerobātikas lidmašīnas. Princips, kā dūmi tiek panākti, ir līdzīgs, taču vielas to radīšanai tiek izmantotas dažādas. Tā Baltic Bees Jet Team reaktīvās lidmašīnas L-39 Albatros dūmus priekšnesumu laikā panāk, izmantojot dīzeļdegvielu. Mirklī, kad saskaņā ar šovu vajadzībām nepieciešams, lai lidojuma trajektoriju iezīmētu dūmi pa inžektoru, kas atrodas lidmašīnas astes galā. Reaktīvā dzinēja izejas traktā, ja plūsmā tiek iesmidzināta dīzeļdegviela. Pilots degvielas padevu regulē ar vienas pogas nospiešanu. Jums radās jautājums, kā tad tā dīzeļdegviela lielā temperatūrā tak var uzliesmot? Taisnība. Taču tā kā pie reaktīvā dzinēja izejas trakta skābekļa nav, dīzeļdegviela neuzliesmo, tā vietā atstājot vien baltos dūmus. Vidēji viena priekšnesuma laikā šādi katra no 5 Baltic Bees reaktīvajām lidmašīnām gaisā palaiž apmēram 90 litrus dīzeļdegvielas. Savukārt virzuļdzinēja, ja propellera aerobātikas lidmašīnas, kuru sniegumu Rīgā esam redzējuši nereizi vien, izmanto līdzīgu sistēmu, bet atšķirīgas vielas. Proti katrā lidmašīnā ir uzstādīta speciāla tvertne pārtikas eļļai, kas tad galu galā palaista zem liela spiediena karstumā pie izpūtēja, rada baltos dūmus. Jūs nepārklausījāties. Dūmus patiesi rada pārtikas eļļa, kas nodrošina labu specefektu, bet esot videi draudzīgāka nekā dīzeļdegviela. Tiesa gan, drošai dūmu palaišanai nedarot kura katra pankūka eļļa, un aerobātikas piloti izmanto tikai augstākās kvalitātes pārtikas rūpniecībai paredzēto. Aerobātikas elites piloti vidēji viena priekšnesuma laikā šādi mākoņos pārvērš apmēram 30 litrus eļļas. Bet nu parunāsim par lidmašīnām. Saprotams, ir mazas lidmašīnas, lielas un tādas, ko var nosaukt par milzīgām. Pie pēdējām pieskaitāms amerikānis C5 Galaxy, kuprainais Boeing 747, kā arī AN-124 jeb Ruslands. Rīgā ir spējusi nolaisties katra no šīm lidmašīnām. Interesanti, vai lidostai šādu milzeņu sagaidīšana ir sarežģītāka nekā jebkuras citas mazākas lidmašīnas uzņemšana? Ja, protams, nāk šeit šī C5 vai AN-124 F-klases lidmašīnas, mums ir jābloķē servisa ceļi, jo mēs neesam, teiksim, lielākā lidosta, un lai būtu droši attālumu un droši gaisa kuģa manevrēšana, tad mēs uz manevrēšanas laiku arī bloķējam servisa ceļus, kas ir paralēli manevrēšanas ceļiem, bet tas ir praktiski tikai uz tām dažām minūtēm, kamēr viņš pabrauc garām. Papildus tam, parasti šādas lielas lidmašīnas uz perona sagaida arī skrejceļu tīrītāji. Tas tādēļ, ka 4 reaktīvie dzinēji, kas pa 2 izvietoti pie katra spārna, saceļ pamatīgu vēju. Tā kā spārnu vēziens ir milzīgs, lidmašīnai nolaižoties, faktiski malējie dzinēji atrodas nevis uz skrejceļa asfaltētās, bet gan zaļās zonas. Un tas nozīmē, ka nopļautā zāle, koku zāri, akmeņi un kas tik vēl ne, ar vēja plūsmu tiek sapūsti uz skrejceļa. Tas, protams, rada risku pārējām lidmašīnām. Lai to novērstu, pēc milzeņu nosēšanās uz skrejceļa dodas ielu tīrītāji. Jā, protams, pēc mūsu visiem lidostas Rīga noteikumiem mēs tā arī darām, jo pēc katras EKO vai F-klases lidmašīnas nosēšanās mēs veicam skrejceļa inspekciju un, ja ir nepieciešams, veicam arī tīrīšanu. Jā, tā arī ir.
Šajā vasarā lielākā ažiotāža tika sacelta ap amerikāņu C5 Galaxy. Pasaulē lielākā militārā lidmašīna ir 75,31 metru gara, bet tās spārnu vēziens ir 67,89 metri. Izmēri tiešām iespaidīgi, un tai līdzās Air Baltic Boeing 737 ar garumu līdz 37 metriem un spārnu vēzienu 28,88 metri izskatās gandrīz kā rotaļu lidmašīna. Taču Galaxy šī nebija pirmā viesošanās Rīgā, un izrādās šādam milzim faktiski nemaz nav vajadzīgs īpaši garāks skrejceļš kā citām mazākām lidmašīnām. Šī ir apmēram 4. reize, kad šis C5 ir ieradies Rīgas lidostā. Pirmā reize bija 94. gadā, kad bija ASV prezidenta Bill Clinton vizīte Rīgā. Ar to sākās, un pēdējā reize bija 2006. gada NATO samits, kad bija. Iepriekšējās reizēs viņi sēdās uz mūsu esošo skrejceļu, kurš bija 2500 metru garš, jo pagarinājumu mēs nodevām eksploatācijā 2008. gadā. Un, protams, pie nosēšanās viņš var izmantot visu to skrejceļu garumu. Šobrīd mēs esam vēl daudz drošāk vienkārši palikuši ar šo garo skrejceļu. Te arī varam iestarpināt, ka saskaņā ar ekspertu sacīto, patiesībā, lai nosēstos un paceltos, nevienai lidmašīnai nav nepieciešams viss skrejceļš. Parasti, projektējot un būvējot skrejceļu, tiek rēķināts, lai lidmašīnai sasniedzot pacelšanās ātrumu, skrejceļa garums būtu pietiekams, lai lidmašīna varētu arī nobremzēties. Bet atgriežoties pie lielām lidmašīnām, jāatzīst, Galaxy nav uzskatāms par lielāko, ko lidosta Rīga ir spējusi uzņemt. Jā, šī nav pati lielākā lidmašīna, ko ir apkalpojusi Rīgas lidosta kā tāda. Jā, šī varbūt ir lielākā militārā lidmašīna, jo tas pats Antonovs 124 Ruslans tā saukts ir mazliet lielāks vai līdzīgs, jā, pēc uzlidošanas svara pat smagāks nekā šī lidmašīna. Un tā kā tie kravas reisi, ko šobrīd Rīgas lidosta apkalpo, Boeing 747 ir līdzīgas lidmašīnas, un dienā dažkārt mēs apkalpojam pat 3 tādas lidmašīnas. Tā kā tas nav vēl kapacitātes griezts šādas lidmašīnas apkalpošana. Un tomēr, lai arī līdz šim dažādu milzeņu uzņemšanu lidostā Rīga noritējusi sekmīgi, ir arī tādi dzelzs putni, kas pat pie labākās vēlēšanās šeit nolaisties nespētu. Viens no tādiem ir AN-225, jeb Mrija, kas tulkojumā no ukraiņu valodas nozīmē sapnis. Ar garumu 84 metri un spārnu vēzienu 88,4 metri, Mrija tiek uzskatīta par pasaulē lielāko kravas lidmašīnu ar visaugstāko kravas celtspēju. Pagājušā gadsimta 80. gados AN-225 tika uzbūvēts Padomju kosmosa izpētes programmas vajadzībām. Viens no milzīgās lidmašīnas uzdevumiem bija daudzkārt izmantojamā kosmosa kuģa Buran pārvadāšana. Kosmosa izpētes programma jau sen kā izbeigusies, toties AN-225 ir ierindā un spēja vienā paņēmienā pārvadāt pat 250 tonnas smagu kravu. Pilnībā uzbūvēts un lidot spējīgs ir tikai viens AN-225, lai arī lidmašīnas īres izmaksas ir mērojams miljonos un nevienā miljonā. Mrija ir ārkārtīgi noslogota, un tās pārvadājuma grafiks esot sarakstīts pat vairākus gadus uz priekšu. Lai vai kā, šī lidmašīna Rīgā nekad nav bijusi un šķiet arī nebūs redzama. Tās spārnu vēziens ir pārāk plats un varētu gadīties, ka vienas Mrijas sagaidīšanai lidostā jānozāģē un jāpārbūvē apgaismas stabi, un ne tas vien. Runājot par platumiem, varam iestarpināt, ka par Ukrainā ražoto AN-225 lielāks ir tikai ASV ražotais Huge H4 Herkules, pazīstams arī kā eglis zos. Šādu iesauku Herkulesam piešķīra skeptiķi, smīkņājot, ka tā būvēta no koka. Tiesa nevis eglis, bet bērza. Hidroplāns, kuru spārnu vēziens ir 97,5 metri, lielums, kas nav pārspēts līdz pat šai dienai, savu pirmo un vienīgo lidojumu veica 1947. gada 2. novembrī, pēc kā tika novietots muzejā. Par šo lidaparātu un tā konstruktoru katrs vairāk var uzzināt Holivudas grāvējā Aviators, taču atgriežoties mūsdienās un lidostā Rīga, jāteic, ar spārnu vēzienu 79,8 metri par nākamo lielāko lidmašīnu var uzskatīt Airbusu A380. Šobrīd tā ir pasaulē lielākā pasažieru lidmašīna. Vai Rīga to spētu uzņemt? Nē, Airbus 380 mēs neesam gatavi uzņemt. Pirmām kārtām tā
ir nepieciešams skrejceļš 60 metru plats, mums ir skrejceļa platums ir 45 metri. Ir nepieciešami ugunsdrošības kategorija augstāk ir 10. nepieciešama. Mēs varam tikai 9 līdz 9. pagaidām paaugstināt šo. Un aprīkojums tālāk, ja lidmašīna nosēžas lidostā, ar viņa pasažieriem jāizkāp vai viņi ir jāapkalpo, un tad ir arī vajadzīgs papildus aprīkojums, jo viņi ir augstāku, viņi ir divstāvīga, tad ir vajadzīgi gan tilti speciālie pasažieri, kur var 2 stāvos viņi ir, kad no abiem stāviem vienlaicīgi pasažieri kā pārā. Tā kā tādam mēs vēl pagaidām neesam gatavi. Ja pagaidām neesam gatavi uzņemt, tad par šīm lidmašīnām vairāk arī nestāstīsim. Kā nekā šajā rubrikā mūsu mērķis ir jūs iepazīstināt ar milzeņiem, kas Rīgā var nolaisties un to arī ir darījuši. Kuru tad var nosaukt par lielāko lidmašīnu, kas Rīgā redzēta? SI-5, kurš mums stāv aiz muguras spārna vēziens, ir 68 metri. Tad nākamais lielākais ir bijis AN-124 Ruslāns kravas lidmašīna, kura bija mums pagājušo gadu, un taispārna vēziens ir salīdzinājums 75 metri. Ja, tā kā daži metri, bet viņi ir lielāki. Tad no Ruslāns arī būs tā lidmašīna, ar kuru sāksim mūsu jauno rubriku Milzeņi Rīgā. Kā eksperts mums piekritis palīdzēt Uldis Peļņa, Rīgas Aviācijas Universitātes gaisa kuģu un dzinēju tehniskās apkopes katedrā. Viņš ir ieguvis maģistra grādu, ir bijis Air Baltica inženieru nodaļas vadītājs un teicami zina, kas tam lācītim, ko sauc par lidmašīnu, vēderā. Bet pagājušajā ziemā pats savām acīm skatījās, kā Rīgā nolaižas pasaulē otra lielākā kravas lidmašīna AN-124. Lai arī Uldis lieliski izprot visus likumus, kas lidmašīnai ļauj pacelties un noturēties gaisā, vērojot AN-124 tuvošanos, viņš neslēpj. Ja tāda sajūta, ka tā grūti noticēt, ka tāda var lidot, ka kaut kas tik liels var lidot. Salīdzinot ASV lielāko militāro lidmašīnu C5 Galaxy ar Ukraiņu Ruslanu, Uldis secina, tās daudzos parametros ir līdzīgas. Un tomēr ir kāds faktors, kurā Ukrainas Amerikas lidmašīnu būtiski pārspēja. C5 un AN-124 viņi ir ļoti līdzīgi, tad kraunasības ziņā AN-124 ir tomēr spējīgāka lidmašīna. Viņai kraunasība 120 tonnas, kaut gan viņai ir arī dažādas modifikācijas, kur tā kraunasība var būt arī 150 tonnas. Garums viņai ir 69,1 metrs un platums 73,3 metri. Savukārt AN-124 augstums ir 21,1 metrs. Ja parēķina, ka vidēji viens standarta dzīvokļu mājas stāvs ir 3 metri, tad šī lidmašīna vismaz astes daļā ir 7 stāvu mājas augstumā. Kopumā tika saražoti 56 AN-124 eksemplāri, kas visā pasaulē pārvadā nestandarta lielgabarīta kravas, bet sākās vistālajos pagājušā gadsimta 60. gados, kad turpinājās sīva cīņa par pārākumu debesīs smagsvara kategorijā. Cīņas dalībnieki, protams, Padomju Savienība un Amerikas Savienotās valstis. Sacensības sāsinājās 1965. gadā, kad Padomju Savienība Parīzē aviošovā prezentēja savu gigantu AN-122. Ar 4 turbopropelleriem aprīkotā lidmašīna sajūsmināja un šokēja publiku. Bija skaidrs, Padomju Savienība cīņā par smagsvara kategoriju debesīs bija pārspējusi Ameriku. Un tomēr arī ASV solis ilgi nebija jāgaida. Jau pēc pāris gadiem amerikāņi prezentēja savu veikumu C5 Galaxy, kas pēc visiem parametriem krietni pārsteidza AN-22. Protams, šādu situāciju Padomju Savienība nevarēja pieļaut un sākās darbs pie jaunas, vēl lielākas un jaunīgākas lidmašīnas izbūves. Sākotnēji Padomju Savienības konstruktori esot centušies jauno lidmašīnu būvēt pēc 4 turbopropelleru lidmašīnas AN-22 prototipa, taču salīdzinoši drīz kļuva skaidrs, šis modelis nebūs pilnvērtīgs sacences Galaxy. Darbā pie lielākās militārās lidmašīnas izveides esot bijusi iesaistīta te vai visa Padomju Savienība ar tās daudzajiem institūtiem, zinātniski pētnieciskiem centriem un laboratorijām. Tika meklēti jaunākie materiāli un risinājumi, sakausējumi un tehnoloģijas. Šodien kategoriski tiek noliegts, ka Padomju Savienības konstruktori kaut ko špikojuši no ASV milzeņa Galaxy, tomēr zinot, ka špionāža, tostarp rūpnieciskā zēle un plauka, diez vai tā ir pilnīga taisnība. Lai vai kā, 1975. gadā jau iezīmējās diezgan precīzas kontūras milzim, ko vēlāk nodēvēja par AN-124.
Turpinājās intensīvs un ārkārtīgi slepens darbs pie lidmašīnas izbūves līdz 1982. gadā, 24. decembrī Ruslans pirmoreiz pacēlās debesīs. Līdz 1985. gadam turpinājās darbs pie atklāto nepilnību novēršanas, lidmašīnas spēju palielināšanas, un šajā gadā tā tika prezentēta Francijā. Aviošovā milzis izraisīja sensāciju. Padomju Savienība atkal bija pārspējusi ASV. AN-124 kravnesība būtiski pārspēja Galaksiju, un vienu pēc otra tas uzstādīja aizvien jaunus pasaules rekordus. Ruslans kļuva par teicamu mašīnu militārās, tostarp nestandarta militārās tehnikas transportēšanai. AN-124 savā laikā, kad viņš tika radīts, viņa bija pasaulē lielākā lidmašīna. Sākums bija viņai kā militāra transporta lidmašīna, militāru dažādu objektu pārvadāšanai, ja. Daļēji arī, teiksim, karavīru pārvadāšanai kopā ar tehnikiem. Virs kravas nodalījuma Ruslanam ir 2 pasažieru nodalījumi, daļēji paredzēti arī ekipāžu, teiksim, dzīvošanai īslaicīgai un arī pasažieru pārvadāšanai vai arī karavīru pārvadāšanai, kur var zināmos komforta apstākļos 88 cilvēku sasēsties. Protams, militārās lidmašīnas viņas arī ir paredzētas, lai kravas nodalījumā varētu sasēsties cilvēki. Bet Ruslana kravas nodalījumam ir zināms ierobežojums attiecībā pret spiedienu, kādu var uzturēt. Līdz ar to tas arī dod ierobežojumu cilvēkiem tur atrasties lidojuma laikā. Un tas tādēļ, ka jau no pirmās dienas viens no galvenajiem uzdevumiem bija uzbūvēt lidmašīnu, kas spēja uzņemt un pārvadāt pēc iespējas lielākas un smagākas kravas. Jo lielāku spiedienu tu gribi kabīnē, tad tev vajag stiprāku struktūru. Stiprāka struktūra vairāk sver, līdz ar to mazāk paņemsi kravu. Un tad viņi ir nonākuši pie zināma kompromisa šai sakarā, lai tomēr viņi nezaudētu uz kravu dēļ stiprās struktūras, bet līdz ar to tas spiediens nevar būt tik liels tajā kravas nodalījumā. Šī lidmašīna ir taisīta uz maksimālo, teiksim, kravnesību. Ļoti daudz, kas taisīts tā, lai viņi maksimāli daudz varētu pacelt. Tukšs AN-124 svers 173 000 kg, bet maksimālais pacelšanās svars Ruslanam ir 402 000 kg. Normāls pacelšanās svars ir 392 tonnas. Lai atvieglotu un pātrinātu kravas iekraušanu un izkraušanu, lidmašīnai ir arī 2 kravas lūkas, viena astes daļā, otra priekšā. Kravas, teiksim, nodalījuma augstums viņam ir 4,4 metri. Tas ir kāds pusotrs stāvs tādā civilajā izpratnē. Un tad virs tā kravas nodalījuma ir pirms spārna un aiz spārna. Astes daļā ir tie nodalījumi, kur tie cilvēki var sēdēt. Un pilotu kabīne arī atrodas tajā pašā līmenī, pašā augšā tajā līmenī virs kravas nodalījuma. Kā jau kaujas tehnikā ierasts, arī pasažieru komforts nebija primārā lieta, par ko būtu domājuši konstruktori. Tiesa Uldis, kuram ir bijusi iespēja arī pašam iekāpt Ruslanā, uzskata, ka apstākļi kaujas lidmašīnā varētu būt arī sliktāki. Ir zināmā mērā normāli pasažieru krēsli un galdiņi, sevišķi apkalpē pieejami. Ja. Tiem pasažieriem, kas ir aizmugurē nodalījumi, arī ir zināmā mērā normāla krēsla, tāda, ko mēs redzam vidēji lidmašīnās pasažieriem. Vienīgais atšķirība ir tā, ka nav logu. Ir tikai daži logi uz visu to salonu. Un tas, zināmā mērā, protams, ir diskomforts, ka lido slēgtā telpā un neko neredz, kas notiek. Bet jāatcerās, ka lidmašīna tika radīta militāriem mērķiem, un karavīram neviens neprasa, vai viņam ir klaustrofobija vai nē, un vai viņš labi jūtās vai slikti jūtās. Viņam ir jāizpilda savus uzdevumus, un tas ir viss. Un izrādās apkalpe, kurai jābūt spējīgai tikt galā ar Ruslanu, nav pat 10 cilvēku liela. Minimums 6 cilvēki. Tie cilvēki, kas nodarbojas ar pilotēšanu, navigāciju, lidmašīnas sistēmu apkalpošanu, arī tie, kas atbild par kravas iekrāmēšanu, nostiprināšanu pareizi un centrējumu aprēķināšanu. Vēl pabeidzot par kravām, jāatzīst, tās patiesi mēdz būt visai interesantas. Ruslans ir izmantots kā transporta līdzeklis jaunu vilcienu sastāvu piegādēji, helikopteru un pat pasaules lielākā zīdītāja vaļa pārvešanai. Ruslanā esot iespējams satilpināt 58 begemotus un milzīgas spēkstacijas turbīnas. Vienvārds sakot, lidmašīna esot ārkārtīgi efektīvs transporta līdzeklis, ar ko pārvadāt nestandarta lielgabarīta kravas.
Maksimāli piekrauts AN-124 spēja nolidot pat vairāk nekā 4000 km. Šī maksimālais ātrums ir 909 km/h un tāds vidējais kruīzs ir 800–850 km/h. Maksimālo savu svaru ar maksimālo kraunasību 120 tonnas, tad viņš var nolidot 4300 km. No Rīgas līdz Maskavai ir apmēram 1000 km, tad 4 reizes to var nolidot ar pilnu kravu. Respektīvi, ja krava ir apjoma ziņā liela, bet svara ziņā nav varbūt 120 tonnas, jā, tad tas attālums būtiski palielinās. Noslēgumā atliek vien piebilst, ka AN-124 ir lidmašīna nevien ar pagātni, bet arī nākotni. Laiku pa laikam Krievijas valdība ir izteikusies par ieinteresētību atjaunot Ruslana ražošanu, kā arī iegādāties jaunus AN-124 savas militārās gaisa flotes papildināšanai. Tādējādi iespējams Ruslanu pasaulē kļūs vairāk. Status viņām ir tāds, ka viņas joprojām atrodas ražošanā. Tas nozīmē, ka tas parks tiks papildināts vēl. Tā nu savu lidojumu plānu šai nedēļai esam izpildījuši. Tiksimies ar jums jau pēc nedēļas, kad vairāk stāstīsim par helikopteriem. Savukārt jums, lai veiksmīgi un patīkama šī nedēļa, bet ja plānojat doties kādā ceļojumā, lai lidojumam labvēlīgs laiks. Atā!